kaut kādā veidā teicu, labi, es tev ticu, ja tu esi saņēmis no Dieva, un Dievs tev tā teicis, es saku, labi, es padodos, un es viņam šim cilvēkam pasaku, es no tevis mašīnu neņemu. Un labi, tad pagāja laiks, mūs uzaicināja skolas direktors pie sevis mājās, vakariņās, un viņš tā parasti nebija darījis. Viņš aizbrauca viņu mājās. Viņš saka, man ir kaut kas padomā. Viņš saka, Dievs man lika sirdī. Man ar sievu, viņi brauc apkaļ uz Vāciju, no Vācijas uz Ameriku, viņi bija beiguši savu kalpošanu, un viņiem bija mašīna. Un viņi domā, viņi ņemt līdzi uz Ameriku, viņi domā, viņi pārāk veci tomēr, neņems Ameriku, tā viņi pārdos, viņi domā, nu, pārdot arī nav, un tā viņiem Dievs ielika sirdī, kad viņu vajag uzdāvāt ar mums. Un mēs aizgājām pie šajā vakarā, un viņš teica, tā būs jūsu mašīnas, varēsiet braukt mājās. Un mēs tā pārsteigti, tas bija tāds apjukuši, jo, jūs ziniet, nu, maz cilvēku dzīvē, kuram vienkārši uzdāvina mašīnu.